esi sasniedzis galamērķi! Pat redzēt, tauta, kad dotam vienmēr cilvēkam atdodās. Es bez Aleksandra te laikam trieku ķertu. Viņš man iedeva modemu, internetiņu vai ne, lai es te varētu pabraukāt kur viņa vojīti. Mēs izgājām tikko tehnisko apskates Šveicē, viņš dabūja. Pat man tā liekas, uz 2,5 gadiem dod. Redz, es viņam visu viņu arī ar eļņiņām apakšiņu visu nopūtu tādu. Un šitanī apskatē vīrs priecājās. Viņš saka, ka viņam ļoti patīk tādas koptas mašīnas, ka viņa jau veca skaitās, vai ne? Un apskati izieta. Viss ir gatavs priekš lielam braucienam. Veļas mašīnā. Ej, tu nos! Viss līdzi! Oi, un ķingrionaks. Redzi, mēs uztaisījām arī griestiņus smukus, viss kā vajadzīgs. Afigena. Ko es varu novēlēt? Vienkārši laimīgu ceļu. Viņš nākošu nedēļu. Kur tu ieķi? Korsika. Tieši šeit. Francuski ostrāvi. Super. Ja kaut kāds grib uzbūvēt gultu, lieliska opcija. Super. Es arī tu uzlieku arī. Var pacelt un visu izdarīt. Lūdzu, cik forši ar vojīti. Viņi ar sieviņu. Jā, viss galvenākais elements. Toalete. Viss ir, visas ekstras ir pilnīgi. Lūdzu, es saku, man tāpat Polijā bija uztaisījis cilvēks, viņš arī vojāģerīt, un vēl 36 suns brauca līdzi liels. Nu, skaisti. Вот это вытаскиваешь. Вот это, видишь, вот эти две части. Вот эта доска идет, это место холодильника. Если нет холодильника, ставится. И все. Почему сделал из 3 частей? Потому что здесь спокойно ставится сиденье, и третий пассажир может ехать тогда. Супер. Да, так и надо. Очень-очень такая схема. А если будет тебе возможность, когда у тебя не будет матраса, все сфоткать эту деревянную. Я пришлю. Давай. Очень хорошо. Вот это, по-моему, такой вариантик, если я ардимен, если считаете фуршакой, такой мягкий. Как надо. Это просто матрас. Одна часть, viena daļa ir 1,20 m uz 1,20 m. Tur viņa stabilāk ir. Tur ir 80 uz 80. Ja? Un šeit es uztaisīju divas daļas 40 uz 50 vai 70. Tāpēc, ka šeit ir 1,40 m. Ja. Super. Nu, вот kaimiņa man uztaisīja dāvaniņu. Arī Šveici ir idioti. Все сразу видят, Voyager клуб 2 меня. Супер. Ой, блин. Гречка из Латвии. Клуб 3. Хочу повесить. Супер. Девушка главное. Вот она, видишь. Здесь как-то с гаража не сидел. Эти штуки я тоже купил. Как взрослый кемпер. О, все как положено. Ну тебе есть место, куда грузить. Когда криво нужно. Блин, сколько плюшек. У меня сын играет же, это старый. Der Seite ankommen, wo gibt es keine Vignette. Weil für Autobahn braucht dann eine Vignette kaufen. Interesanti paņēmām mēs. Pa ceļiem samaksājām. Tad ir forši cilvēci, viņi visi viņu interesē. Dankeschön, dankeschön. Uz visu mūžu. Jā. Офигенно. Apsties kādas galvas te. Pēc 200 metriem aplī, braukt taisni. Pulksteņu zobrati, viss kā Šveicē vajadzīgs. Es tur braucu pa tādu smuku ceļu atpakaļ pa bānu. Diezgan garš tunelīts, es tik nesapratu, vai es pareizi izbraucu vai nepareizi.
Aplī. Nu, ja, ka Trešā nepareizi. izēja. Nē, viss pareizi, viss kārtībā. Oi, nu tāds interesants man brauciens ir, es tev teikšu, tāds ļoti, ļoti. Saprāt, cilvēks no sākuma brauc, pēc tam tik domā. Tas ir interesanta īpašība. Serpentīniņi pa ceļam, mans bērīts tā neskrien kā Tesla aizlidoja. Tur ir cits pātrinājums. Šeit te vēl bremze aizmugurē, bet forši. Stirnu buki arī ir visi, kas vajadzīgs. Kalnu kazas vēl var. Man jāpatīšana, ļoti esam nopuši kaut braukt. Tas ir tā kaut kā interesanti, savādāk, drusciņi savādāk, bet arī savādāk kā Bavārijā, bet tā forši, nezinu. Мы готовим пушку. Man apstīgs kādas mājas tādas, tad skurstiņi, tādi koki, uzrakstiņi ar fuši, visu tā kā vajadzīgs. Afigena. Re, kur manas raibuļas, viņām ir zvani ap kaklu vai nav, jo kaut kur varbūt tuvāk redzēšu, vai kas pa skatiņu, ej tu nost, tik skaisti. Domāju, uzēdīšu brokastiņus, bet nākošā stāvvietiņā, jo te tas skats nav tik burvīgs, iepriekš tur bija tādas maza stāvvietiņa un skats uz pilsētiņu tādu, ziniet, vai tur bija baigi forši, bet es prašļopalu. Palaidu garām tulkojumā, upīte ir ko kalna. Kā es labprāt ieņurkot kādā kalna upīte pasaidēt. Redz, ka foršais tāds trailerīts vai ne. Benzīntanka. Kādīs. Mani draugi, dēļ šitā vien bija vērts braukt. Dēļ šitā vien. Dēļ šitā galdiņa. Bišķiņ te var aritmiju ielikt vietā droši, man liekas, negribās mēģināt. Uzēdīšu vienu maizīti, kafiju nevārīšu, tas ir 25 minūtes plus. Šitā tipa ir kaut kāda tāda kā taka pastaigu ar suņiem, vai ne? Suņus var pačurināt, un es varu pačurāt. Miskastīte smuki iežogota. Un paskaties, cik skaisti te viss ir. Te var uzlikt Voyager kluba uzlīmīti, vai ne, bet viņi uz koka te ilgi nenostāvēs. Es nekāpšu lejā, pagājušais man tā kāpumi lejā dārgi iznāk. Tur nekā skaista noteikti tāda baigi skaistā nav. Tur vienkārši ir autobusu pietur un noteikti cilvēciņi iet uz lejā uz mājām. Bet redz, kur tur ir tālumā tāds pils, skaista pilsdrupas. Un nav nekā pēdējā maizīte, speķīts un pēdējais mājas sīpoliņš. Un tad jau pa bufetēm. Matracīti šito man Liepājas Jānis ieteica, kas brauca zaļo veco Voyagerīti. Bet reāli mīkstuma ziņā, visādā ziņā viņu var salocīt un kā beņķīti tur ar tipa iekšā var sēdēt un ēst. Man tas īpaši. Un izgulējos reāli labi, laikam pa nakti bija lietus un zini tāds miedziņš bija foršs. Kā jums, draugi, pazīstamas lietas? Pēc 50 daudziem ir pazīstamas. Bet no rīta saparījos bišķiņ, pulkstens rādīja brīnum lietas. Vajag ievērot, savādāk visi sūdi sākās, ja neievēro. Nu, kaut kā tā. Grosi iekšā, ripiņas apēstas. Varam braukt dzīvē. Ai, malacīši, uzliku, lai lādējās viena kameriņa jau gandrīz ir pilna. Tad jau lēnu garu. Tāds maziņš invektors, ja gadījumā ar šito mašīnu brauc, tad lielo datoriņu var padarbināt visu.
Nē, nu skaisti, mazā kameri noteikti to nenodod, bet apmēr. Kemperīši interesantie, foršie, pat pārdodās laikam. Es redzu, kur radies ir Peugeot dīleris, redzi? Es dīleris. Nu, nē, šitās savādākas lauviņas. Pēc 800 metriem aplī otrā izēja. Jā, picas mašīnas, domāju, vajag daudz kaut kā visas vienādas. Tādas izkrāsotas foršas nopsties atkal, kas tur pa kalniņu augšā. Forši. Jā, tur kalnos tā kā tāda baigi smukā pils bija. Vienkārši, kā viņi tur uzbūvēs, nesaprotu. Tur ir vienkārši jābūt labam būvniekam. Klausies, skaties. Tu esi sasniedzis galamērķi! Tu esi sasniedzis galamērķi. Ai, jūs redzat manu galamērķi? Vat redz, kur mans galamērķis, tikai kur lai es nolieku mašīnu un galamērķi. Kapots vaļā, jau zini, mēģina bīdīt štelles. Tā man jau te nav labi stāvēt, un mēģināšu iebraukt tur kaut kur iekšā pie Lidla. Cik nepareizi, tā, nu jā, tā. Es drīzāk atstāšu te un iešu kājiņām. Ārē, kur viss kaut kādas mašīnas. Jau es tur ieberzīšos. Padošu labāk uz atpakaļ. Nolikšu te patās. Loku jau fūra priekšā nolikusies. Es ietredzējuši tādus faņķikus, es pirmo reizi tādus redzu. Man ir štuka 900, varbūt 1800, tad jau redzēs. 1999%. Nu, šitādas Šveicē ir mašīnītes, es tikai nezinu, kā jums. Nav nevienai cenelogā. Renault. Laikam viss ir jāprasa, un viņš neatbildēs, taču arī uz ādas Renault. Eju pie sava bērīša baltā. Tāds vējš ārā būs pš. Gribētu strādāt tādā autoplacī, kur viss notiekās. Mans vojīts pirmajā rindā. Draugi, akmens laikmets. Bosterīti grūti nopirkt. Iedomājies, bosterīti grūti nopirkt. Vai, nu kas te ir ar manu brīnumu? 110 ir nobraukums. Zini, kad es pat ticu, jo te neviens negrūza spidometrus. Tas ir 110 jūdzes. Kaut ko šitādu var pārdot, bet nevienam nav cena logā. Pilnīgi nevienam. Kaufe alles auto. Šeit man jāiet jūs tādas riepu kaudzes. Bet neizskatās, te izskatās pēc, zini, tāda turku šķūņa. Servīziņš kaut kāds. Bembīts iekšā. Vaļā ir. Aizslēdz, nelaiž mani nekur iekšā. Vaigais pipars, tas tāds ir arī, es nevaru. Ietik pa brīdim atskatās, jā, vai es viņu nefilmēju. Es nezinu, gan jau arābus. ما كانش حطيته كلب حقير. Domāju, ka nav tīs vācīts. Nu, visu papīriņu kārtībā, tu viņu skaitam naudu. Es viņam saku, tā vai es tur pabraukšu pa ceļu, aizbraukšu līdz savai mašīnai. Viņš saka, nē, lai braucu šurp, davai. Nu, kaut kā tā, braucam uz turieni. Traktoru šoreiz nepirksim, bet ar gan jau, kad ir kāds antikvariāts
Salicies. Ai. Es domāju, ka man tur tik viegli ir piebraukt pie maliņas, lai viņš to tā paņem un uzreiz uzdzen uz trēnerīšu. Es pats braucu augšā, protams, ka es pats viņam neuzticu. Nu, ko kārtējais piedzīvojums? Afīgina. Kārdāns tā ir. AVD, nezinu, vai vajag AVD, bet zini, kas ir visrektākā komplektācija? Ka viņš ir 3.8. Tas ir tāds retums šitiem modelīšiem. Viņam jābūt labai dziesmai. Visi šitie pleķīši, man viss apsties kāds pačuks. Man viss ļoti, ļoti patīk. Varam startēt. Tā kā kaut kā gan jau būs viss labi, griez pa labi. Vat nevar cilvēks bez pasākumiem. Nevar. Servīziņš, mana tēmiņa. Jo, es tur aizrāvos aiz jums. Papmalīti bišķiņ pabraucu. Tas jau tikai normāli. Stirnes tagad tik neliec ārā un rūģis raud. Tagad tikai jāsaprot, kā braukt, vai ir pilnīgā dirsā, vai ir kaut cik stabili iet. Jo šitais ir AVD un viņš ir arī smagāks bišķiņ, kā parasti. Jā, tieši tā arī ir. Tu brauc kādā pilsētiņā, tev ir hopša autoplacis, tev ir tas. Tāpat arī Latvijā. Ogrē ir autoplači 3 gabali vai ne, visam tur. Šitien tikai nepierasti tā, ka bišķiņ kalnos tās pilsētiņas savādākas, bet ir pat interesantāk ar kārtu. Kā prasītas 3.8 motoriņš. Bet lēnu garu, kur mums skriet. Tunels tāds, braucu, un pat nezinu, cik jau braucu. Nolaidu vienu ieliņu šķībi, bišķiņ sajūtu, bet nekas apstīsimies konstrukciju tiltum no apakšas kāds ir grafitī smuks, kur es citur redzēšu tādu grafitī. Pēc 200 metriem turies pa labi. Smagi. Griez pa kreisi. Šeit pa kreisi. Kas tas ir? Tramvajs vai vilciens? Mazais vilcieniņš. Opā. Nē, gan jau metro. Cilvēkiem arī šlagboms priekšā, lai nesteigā. Apsties, kādreiz mums Ogrē arī tāds bija vārtiņa aiztaisījās iet, lai cilvēki nebraukt. Nu skaisti, viss domāts drošībai. Tikai mani uzparīgi gan nav tāda droša. Saku, kā ir, bet man vajag padzīt uz priekšu, pamēģināt savādāk virs 60 dirsā, virs 70. No Šveicē es degunu apostīju tevī. Man ir 12 kilometri līdz robežai. Es tev teikšu, man nav viegli. Es neteikšu, ka tas tāds vienkārši. Es jau sapratu, kā man būs braukt tagad tās. Tas pasākums nepajokam, bet galvenais uzdevums man tikt ārā no Šveices šodien.
Rekur, vēl pa ceļam vienu Šveices upi jāpaskatās. Bet kaut ko jau degunu iebāzu, pie gotiņām ar varēju aizies, bija šī tuvāk pastīties Šveices gotiņas, bet viņiem nebija zvani kaklā. Ja būtu tie lielie zvani, es noteikti būtu aizgājis. Nu, kaut kā tā, bet saproti, ir forši. Laikam eksportu, importu iebraukt iekšā, atstāt mašīnīti un tad iet, laikam, uz ko jocīgo māju. Vai tas nav labi, Aleksandrs visu paskaidroja, savādāk man būtu vāks. Karoči, ja jūs braucat, tad... Griez pa kreisi. Aha. Bet viņš teica, ka man vajag te kaut kur nolikt mašīnīti. Pēc 200 metriem. Protams, ka neviens negrib tāpēc vēst. Kurš grib šito čakaru, iet tagad tos papīrus taisīt. Tāpēc visi no Šveices kratās vaļā, cik vien var. Bura, 220 man dara. Sveiciens brālītim. Ļoti labi apskaidrot, ka tāda jocīga trīstūraina māja. Nu, malacis, Aleksandrs zelta cilvēks. Visi viņš arī tāds trīstūrains ir. 220 jābūt. Tagad jābrauc pagalmā uz kontroli. Kā man tur pareizi iebraukt, es pat nezinu, kam jābrauc pa te pie vārtiem. Kur šlagboms atvērās, tad jau šodien patās ir laikam tā kontrole. Tā, draugi, es jums apmēram izstāstīšu, kur stāv tās visas fūras. Ja jūs kādreiz tevējat, tad turpat mašīnīti nometat nost. Ar šitiem visiem papīriem ejiet uz to trīstūraino māju, kas ir tur tādā galā. Viņa tur nokārtos visus papīrus. Man krievu meiteni trāpījās, viņa vajag labi runā pa krievisku un sakārtoja. Un pēc tam šitanī mājā ejiet atpakaļ gar žogu, un šitanī kā ieiet iekšā. Tā. Redz, kur ir kasīte, vai ne? Īstenībā, ja valodu nezinu, tad vieglāk ir nošauties, laikam, kā sakārtot. Jo Google Translate arī īsti Šveicē nestrādā kā vajag. Alles gut, viss ir kā vajag. Nu, pa centimetru pabīdījās uz priekšu. Man vēl viena štelīte, pēc tam es viņu vēl varbūt varu uz priekšu pabīdīt. Nu, kaut kāds šitāds man ir aparāts, beidzot izcīnīts uz robežu. Braucam tālāk. Cīņa visība. Vēlreiz uz riņķi jābrauc, vienkārši te, laikam ir tā izbraukt vēl šitien te. Yes. Ar šitādiem papīriem, ka ņemās, tu zini, tā nav no Šveices tāda foršā firmā iespaida, tur vairāk tāds čakariņš. Bundesrepublikā esmu atgriezies. Kā jums liekas, ir man 2,5 metri mašīnai augstums vai nav? Nav 2,5, kaut kādi 2,30, varētu būt vēl tur paliek 20 saņi pāri. €3 nomazgāties. Kurš no mums vieli paņēma? Es nevaru. Toties, ku smuki vojīts stāv. Atslēdziņa ar lācīti. Man mīļo lācīti. Nu, kaut kā šitā ļoti pat skaisti, nekāda vaina. Ejam mazgāties. Paldies! Tāpat nav svežums jau vakar tāds, tāds Bet ir kādā foršā Hugo Bosiņa vārdu dozīt, kaut ko jāpēd. Tad vienmēr Eiriks jāiemet, bet ziniet, kā var iet iekšā, es baigi reti, kad Eiriku metu tā kā ej ārā, nesanāca. Tāpēc, kad vielis traucē. Un tad šitā var ieiet iekšā arī, vai ne? Zolīdi. Nu tas, nekā, apsties, sāka gaudot. Tā kā. Bet es vienreiz arī viņš gaudoju nekādu vainu.
Eiriks ir Eiriks. Nu, šit vilīti uzreiz bišķi. 10 000 soļi, kur es šodien esmu gājis. Es jau no paša rīta startēju tur pa Šveici. Un ko jūs sakat pa manu pirkumu? Ko pēc zupiņām šitāds brīnums tad ir šitāds. Un ko mums vien tādu? Jau kāda brīnuma viņš tur vienotīgi. 16 tas mans brīnums maksās. Tipa brokastis 8 eiri plus kafija. Akal pitnārīgs. Tāda tagad dzīve. Šitādu salātus, bet gribās kaut silti. Pēc tāda no saldētavas izvalk ārā katļetu, iemet tur eļļā iekšā, uzber kartupeļus. Labu apetīti. Tas ir labs. Šodien var iziet ārā tādu, pamakšķerēt zivi, pats noķert un uzcept uz pannas. Nepaņēma plītiņu līdzi. Durat. Šitā brigāde visu ir izdomājusi tādu gardu ēdienu, iedomājies? Malači. Tagad ieraudzīju, ka uz upiņa gulašs tur arī bija. Draugi, uz jūsu veselību. Kas var būt labāks par šo? Un par štepseli nav jālamājās. Visas ekstras. Nevarētu jau teikt, ka negaršīgi. Tīri forši, baigi pat garšīgi. Ja būtu kaut kāds zaļumiņi, kaut kāds tomātiņš, vēl kaut kas tāds. Savādāk tāds. Nopietnis ēdiens. Uzreiz tā forši pasēdēju, i telefonu palādēju, i visu, zini, neviens nebļāva. Šitien labi vācieši, te nav tie sliktie buzēdieki. Uzliku ātro čainiku, izdomāju, ka vajag iedzert zaļo tējiņu pa virsu. Bet tas pa ceļam pie Štutgartes jau viņš uzvarīsies. Braucam tālāk. Nāpaciņš, bet vienu fūri apdzidu. Vai. Tas ir cietsirdīgi, piekrīta, neko nevar darīt. Teikšu, ka ir, ka nav omulīga braukšana. Tikko no kalna likās, kad bremzes jau vairs tā netur, zini, tā piekab ar kaut kā šķībi. Tagad tā kaut tāds pat jumčiks. Ej, tu nost. Babušku ar kaifu šitien bišķiņi ir nerviņš. Mīļie draugi, ja man šitais brauciens viss izdosies veiksmīgi, es esmu laimīgākais cilvēks pasaulē. Bet tas ir kaut kas, es rītdien, līdz rītam. Bet vēl es braucu, viss ir kārtībā. Esmu pašā kalnā augšā. Tas ir, ko braucu skatīties. Nevis skatīties, bet ņemt mašīnu ar kārbas defektu. Es pat zinu, kāpēc viņai ir kārbas defekts.